Kā saņemt atbildes no zemapziņas, kā izvilkt no šīs iekšējās krātuves sev vajadzīgo informāciju, kas dara tevi efektīvāk. Šo fenomenu dēvē dažādi, piemēram, par priekšnojautu vai par iekšēju situācijas izpratni, par dieva balsi, par intuīciju, par sirds balsi vai vienkārši zemapziņu. Visi ģēnija un efektīvi cilvēki apzināti vai neapzināti, bet izmanto smadzeņu dziļākajā un jaudīgākajā daļā apslēpto informāciju. Napoleons Bonaparts reiz teica, ka viņa ģēnijs slēpjas spējā aptvert sarežģītas lietas un reizē aptvert un izmantot arī visus resursus, lai atrisinātu problēmas. Viņa pārākums pār citiem bija saistīts ar spēju izmantot zemapziņu, lai zinātu pareizākās un labākās atbildes. Mūsu apzinātā domāšanas daļa ir kā aizberga virsotne, bet mūsu neapzinātā daļa zemapziņā ir kā aizberga neredzamā daļa. Tā ir ievērojami lielāka. Mūsu smadzenes var salīdzināt ar jaudīgu datoru, kurā operatīvā atmiņa ar nelielu ietilpību apstrādā informāciju, lai to nogādātu pamata atmiņā, jeb cietajos diskos, un otrādi, lai to izvilktu no cietajiem diskiem. Zināšanai, operatīvā atmiņa, piemēram, var būt 2 gigabaiti, bet cietajos diskos atmiņa var sasniegt 5, 10, 20 un pat vairāk terabaitus, nevis gigabaitus, kas ir 100 reižu vairāk nekā operatīvajā atmiņā. Operatīvā atmiņa apstrādā ierobežotu informācijas daudzumu, kamēr cietajos diskos glabājas nesalīdzinām vairāk datu. Līdzīgi ir arī ar cilvēka smadzenēs apzinātā daļa, kad izmanto tikai pāris procentus no visas smadzeņu jaudas, bet zemapziņā slēpjas daudz lielāka jauda un informācijas daudzums. Cilvēks, kurš spēj izmantot šo zemapziņā apslēpto informāciju, kļūst ļoti jaudīgs un efektīvs. Iekšējais smadzeņu kompjuters darbojas arī tad, kad tu neesi nomodā vai nelieto apzināto smadzeņu daļu. Ir veikti pētījumi. Karnegi universitātes psihologi ir atklājuši, ka eksperimentā, cilvēkiem, kuriem tika dota informācija par automašīnas iegādi, un pēc tam uzmanība tika novērsta no uzdevuma. Datoru tomogrāfija parādīja, ka arī tad, kad uzmanība no pamata uzdevuma bija novērsta, ka smadzenēs aktivitāte saglabājās tajās smadzeņu daļās, kas turpināja strādāt pie automašīnas izvēles, tātad laikā, kad tu biji novērsts no šī uzdevuma izpildes. Eksperimenta dalībniekiem, kuriem tomogrāfija uzrādīja aktīvāku smadzeņu darbību, viņi izvēlējās labākos auto variantus. Tātad tas pierāda, ka smadzenes nepārtraukti uzkrāja un analizē informāciju bez tavas apzinātas līdzdarbības. Tā strādā 24/7, un ir tikai jāprot to izmantot. Tā ir uzbūvēta cilvēka smadzenes, lai ekonomētu enerģiju. Operatīvā atmiņa, jeb apzinātā daļa, tas, ko tu ikdienā domā, pārdomā un pieņem kādas lēmumus, tās ir procentāli ļoti niecīga daļa no visas smadzeņu jaudas. Un, lai pieņemtu labākos lēmumus un būtu efektīvāks, ir svarīgi izprast dažas galvenās lietas. Pirmā. Zemapziņa apstrādā tikai to informāciju, kas tajā ir uzkrāta caur zināšanu iegūšanu, caur mācīšanos un caur pieredzi. Tāpēc vispirms zemapziņā ir jābūt informācijai, ko apstrādāt, lai iegūtu pareizās atbildes. Ja tu skaties tikai stulbas filmas un pavadi laiku nepārāk gudru cilvēku sabiedrībā, tad attiecīgi tavā sirds krātuvē nav pareizas informācijas, ko apstrādāt. Ja lasi daudz labas grāmatas, kas balstītas uz universāliem principiem, uz pārbaudītām vērtībām, kā arī centies mācīties no veiksmīgiem cilvēkiem, tad tavā sirds krātuvē ir viss nepieciešamais pamats. Jo vairāk un dažādāka informācija, jo mākslinieciskāki, jeb radošāki un kvalitatīvāki risinājumi tiks zemapziņas piedāvāti. Šo principu izmanto, piemēram, politiķi un arī reklāmdevēji. Politiskie varas pārstāvji bieži izmanto masu medijas, lai sniegtu cilvēkiem lielu daudzumu informācijas.
kas diemžēl nereti ir nepatiesi un maldīgi. Un šis princips paliek gan nemainīgs, un cilvēki pieņem lēmumus, ejot uz vēlēšanām, pat neapzinoties, kāpēc viņi tos pieņēma. Tāpat ir arī ar reklāmu devējiem un preces izvēlē, dodoties uz iepirkšanās vietu. Otrkārt, ja esi nepārtraukti steigā, nekad nevarēsi pieņemt efektīvus lēmumus, jo to izdarīs citi cilvēki vai apstākļi tavā vietā. Tāpēc ir jāatrod laiks klusumam, lai sadzirdētu savu sirdi. Piemēram, pieņemot svarīgu lēmumu, ir jāiegūst maksimāli daudz informācijas un fakti. Jāizzina un jāizvērtē viss, izmantojot konsultācijas, grāmatas, analīzes un tā tālāk un tā joprojām. Un ir jāpaiet laikam, lai zemapziņa varētu visu izanalizēt bez tavas apzinātas līdzdalības. Kad tu ar savu prāta daļu apzināto esi visu izdarījis, tad ļauj, lai tavs iekšējais kompjuters to visu apstrādā. Tas var aizņemt dienas, nedēļas vai pat ilgāku laiku. Tāpēc ir svarīgi veltīt laiku klusumam un pārdomām, lai saņemtu pareizo atbildi. Piemēram, ja man ir jāpieņem svarīgi lēmumi, kas saistīti ar garīgo sfēru, tad es analizēju visu informāciju, ko es esmu uzkrājis no bībeles studijām, no grāmatām, no ikdienas lasīšanas daudz gadu garumā. Un rīt stundās, kad smadzenes darbojas visefektīvāk, atbildes bieži vien atnāk kā emocionālas atklāsmes. Tu pēkšņi zini to, ko tu vakarā nezināji. Un es skaidri zinu, kā jārīkojās garīgajā sfērā. Un tas ir veids, kā Dievs ir iekārtojis cilvēku, lai viņš varētu efektīvi saskaņot savu darbību ar Dievu prātu, kas garantē arī svētību. Un šī pieeja darbojas garīgā sfērā un jebkādā citā sfērā un jebkādu jautājumu risināšanā. Treškārt, lai labāk sadzirdētu savas sirds balsi, ir svarīgas fiziskas aktivitātes un pietiekoši normāls uzturs un pozitīvs noskaņojums. Kopsavilkums. Ja ir vajadzīgs risinājums un vēlies saņemt labāko atbildi savā problēmā vai kaut kādā savā sfērā un mērķos, kurus tu vēlies sasniegt, tad vispirms ievāc maksimāli daudz un daudzpusīgu informāciju par konkrēto tēmu. Par savu problēmu vai tēmu pārdomā, salīdzini to, izstudē to, un tad ļauj, lai paiet kāds laiks un iekšējais kompjuters, lai to apstrādā. Pēc tam atrod laiku, kad neesi steigā un esi klusumā, un tu saņemsi labāko iespējamo atbildi no savas zemapziņas. Sāc izmantot savas zemapziņas jaudu jau šodien. Atrodi laiku pārdomām un zināšanu uzkrāšanai, un esmu pārliecināts, ka pieņemsi pareizos lēmumus un būs efektīvs un jaudīgs. Čau, līdz nākamajai reizei!